Čau! Tā kā ir rudens un mums šis gada laiks patīk, mēs vēlējamies izjust tā īpašo noskaņu. Drīzumā svinēsim Helovīnu, un tāpēc mēs nolēmam veidot video par šiem svētkiem. Par to, kas ir Helovīns, kādas ir tā tradīcijas un simboli. Šie svētki ir interesanti un radoši, jo Helovīns ir laiks, kad cilvēki var izpausties, pārķerties dažādos tēlos, rotāt mājas un kopā izbaudīt gan jautru, gan noslēpumainu atmosfēru. Mēs vēlamies uzzināt vairāk par to, kā šie svētki radās un kā tos svin. Veidojot šo video, mēs paši ieguvam jaunas zināšanas un iedvesmu. Ceram, ka mūsu video jums palīdzēs iejusties Helovīna noskaņā un uzzināt kaut ko jaunu par šiem aizraujošiem svētkiem. Helovīns ir visu svēto dienas priekšvakars, ko svin 31. oktobrī. Tie ir svētki ar senām tradīcijām, kuru saknes meklējamas vēl pirms Kristus dzimšanas. Helovīnu pirmie sāka svinēt senie celti un balti. Viņam šī diena iezīmēja gada tumšas puses sākumu, kad saule vainas un daba dodas miega. Toreiz ticēja, ka robežas starp dzīvo un mirušu pasauli kļūst ļoti plāna, un mirušie gari var apciemot savus tuviniekus. Celti šajā laikā dedzināja lielus ugunskurus, ziedāja upurus un zilēja nākotni. Viņu priesteri druidi ticēja, ka uguns sargā cilvēkus no ļaunajiem gariem. Katrs paņēma no ugunskura pa mazai oglītei, lai mājās iekurtu pavardu un sargātu ģimeni no tumsas. Šajā naktī cilvēki ģērbas dzīvnieku ādas un maskas, lai biedētu ļaunus garus un aizsargātos no raganam. Arī sieni balti šajā laikā svinēja veļu laiku. Viņi klāja galdus mirušiem un atstāja ēdonu ārpus mājas, lai gari nenāk iekšā. Vēlāk, kad Eiropa izplatījās kristietība, šie sieni ticējumi sapuldā ar visu svētu dienas tradīcijām. No nosaukuma All Hallows Eve pakāpeniski izveidojās vārds Halloween. Viens no galvenajiem Helovīna simboliem ir izgrēbts cirbis ar sveci iekšā, Jack O'Lantern. Šī tradīcija radusies no īru leģendas par vīru vārda Jacks, kurš pēc nāves nevarēja doties ne uz debesīm, ne Elī, un klīda ar izdobtu rāciņu laternu, kas Amerika pārtāpa par cirbi. Mūsdienās Helovīnu svin visā pasaulē, īpaši ASV, Kanadā un Lielbritānijā. Cilvēki rotā savas mājas ar cirbiem, spokiem, skeletiem un svecītēm. Rīko masku balles, šausmu filmu vakarus un tematiskas ballītes. Bērni ģērbies pocīgos vai jautros terpos par raganām, skeletiem, vampīriem vai pat supervaroņiem un dodās no mājas uz māju ar saukli Trick or treat, saldumi vai joks. Arī Latvijā Helovīns kļūst arvien populārāks. Oktobrī veikalu plaukti piepildās ar cirbiem, maskām un sveču laternām. Skolas notiek masku konkursi un Helovīna balles. Daudzi cilvēki to svin vienkārši, lai padarītu rudens vakarus jautrākus, citi, lai atcerētos senas tradīcijas un godinātu vēļus. Helovīns ir svētki, kas apvieno senas ticības, kristīgas paražas un mūsdienu jautrību. Tā ir nakts, kad tumsa satiekas ar gaismu, un mēs atceramies gan senas tradīcijas, gan vienkārši izbaudam rudens noskaņu. Happy Halloween!